Sveicināti! Tikko spēkā stājušies ir grozījumi konkurences likumā, kas paredz konkurences padomei jaunu funkciju – sniegt atbalstu Eiropas komisijai gadījumā, ja tiek izmeklēts ārvalstu subsīdijas regulas pārkāpums. Ko gan tas nozīmē? Tas nozīmē, ka gadījumā, ja ārvalstu subsīdijas regulas pārkāpums skars Latvijas teritoriju, tad konkurences padomei būs tiesības pēc Eiropas komisijas pieprasījuma veikt inspekcijas un citus faktu vākšanas pasākumus, lai sniegtu atbalstu Eiropas komisijai pārkāpumu izmeklēšanā. Jāmin arī, ka regulā ir minēti gadījumi, kad uzņēmumiem, kas vēlas apvienoties, vai arī publisko iepirkumu veicējiem, izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, ir jāziņo Eiropas komisijai par pastāvošajām ārvalstu subsīdijām. Vairāk par to, kas ir ārvalstu subsīdija regula un kādos gadījumos ir jāziņo Eiropas komisijai par pastāvošajām ārvalstu subsīdijām, aicinām skatīt konkurences padomes mājaslapā.